Nu, 4272. Šī video es tev parādīšu, ko mēs Ievas jaunajam Citroenam esam saremontējuši un cik tas izmaksāja. Respektīvi, nopirkām jaunu Citroenu, kurš ir tikko atzīts bija no Nīderlandes. 200, laikam, 10 mazāk, 200 000 nobraukums oriģinālais, 1.6 benzīns, automāts, nu tā teikt, automobīls uz goda. Bet, nu, bija uzreiz vairāk defekti. Tātad motors viss bija ar eļļu nosalojies, viņš nedaudz raustījās, ka brīvgaitā strādāja, un parking sensora aizmugurē nestrādāja, nedaudz rūts apakšā izpūtais pa skaļu bija, tad beigta gofra bija, smirdēja salonā diezgan pamatīgi pēc suņiem, nu ir riktīgi smirdēja. Vēl joprojām ar to smaku Ieva tur kaut kādas spalvas tīri un sazinu vēl ko satrikojusies galīgi. Nu un, jā, parking sensora aizmugurē nebija. Tātad, nu stāstu viss pēc kārtas, kas ko maksāja un ko saremontējām. Šeit, nu tā teikt, lielākais remonts, uzreiz parādīšu. Tātad šī ir pečka, saucamā pečka, nu šī nav no šīs mašīnas. Šo es nopirku lietotu, šrotā pa 60 eiro. Jo bija kā? Es aizbraucu tātad to kondicionēru, domāju, nu vienkārši uzpildīšu. Bet pirms tam ar slāpekli, salaidu sistēmā iekšā slāpekli, zem spiediena, un tā, kad salaid iekšā, tas salonā bija tāds psss, nu šņāca. Tātad skaidrs, ka tā gāze kaut kur te, visticamākais pečkas radiatorā, šī te, visticamākais, ka tā gāze gāja laukā no sistēmas, un tad nebija jēga pildīt iekšā visu tur pa jaunu, jo, ja viņš laiž garām, tad uzreiz vienkārši iztecētu viss tas laukā. Nu, lūk, tāpēc es nopirku lietotu šādu te pečku visus borā, tā teikt, komplektā. Šāda te nāk iekšā. Un kā tu redzi, šeit šī te pečka ir sazāģēta. Redzi, viņi te viss ir izzāģēts, lai varētu izņemt šo te radiatoriņu ārā. Jautājums, kāpēc sazāģējām? Skaties, tas radiators tur oriģināli, nu kā lai to tā parāda, šeit būs labi. Viņš tur iekšā ir ielikts, un pēc tam šeit ir aizlīmēts ciet. Tā pečka, nu te ir sakausēts kopā. Viņi ir salikta un sakausēta, nu vai salīmēta. Principā viņi nav paredzēti kaut kādā veidā, ja šeit, teiksim, šo radiatoru, kas ir dzesēšanas, nu siltuma radiators. To tu vienkārši redz te atskrūvē, noloc šito, izvelc ārā, nav nekādu bēdu, nav tā pečka jāņem nost, nu elementāri to var izdarīt. Bet kondicioni, un arī, teiksim, šeit filtrs, ja, kas filtrē gaisu, ir viegli noņemams. Bet kondicionieru radiatoram var, nu tikai izjaucot pečku uz pusēm viņu dabūt varētu ārā, bet, diemžēl, tas arī nav tik vienkārši, jo tur viss ir salīmēts, un tāpēc es izdarīju, nu, šādu te darbību. Redz, izzāģēju atbilstošu caurumu šeit, ja, un pēc tam vienkārši paņem šādu, un mašīnā tieši tāpat, tai pečkai, kas stāv, šī nav mašīnā pečka, šo es nopirku tikai dēļ rezerves radiatora, un mašīnā tieši tāpat, tur visam tiek klāt no sāna, izzāģēja caurumu, plastmasu laukā, izvelk ārā pečku, un šī te ir vecā pečka, ieliku jauno pečku jau, nu ne jauno, nu šo te lietoto ieliku tur, un šeit redz, jā, viņam te mitrums krājas apakšā, un šeit ir caurumtiņš sakorodējis, ot, no šejienes, no ārpuses, nevis no iekšpuses. Un te ir maziņš caurumtiņš un laiž visu gāzi garām. Tātad apmainīju šo te pečkas radiatoru, un tagad, nu, piepildīju sistēmu ar freonu, kā vajag, un tagad kondicionieris strādā. Tātad šī te lielā lieta, jo Ieva teica, ka viņi nekura šito mašīnu bez kondicioniera nebrauks. Es saku, attais logus. Viņi saka, es nevaru pabraukt, ka logi vaļā, man traucē skaņas no visurienes. Nu, nācās uztaisīt kondicionieri, kas izmaksāja konkrēti 60 eiro šī te pečka izmaksāja. Ar to radiatoru ielikām, tātad skaitam, ja, 60 eiro. Nu, tātad motors. Motoram bija kāda defekta. Viņš viss bija eļļā, gan augšā, gan atpakšā, gan šeit vāks. Šis te bija lieta tuvāk filmē. Un šeit viss bija eļļā,
Un tātad kādas lietas bija? Redz, šeit divas trubas, ja? Šīs trubas es uzliku jaunus, šo un šo. Viņas maksāja 50 eiro, jo šī truba šī vietā bija pušu, un tā ir kartera ventilācija, un no kartera ventilācijas gāzes ar eļļu šeit šļakstījās uz visu vārstu vāku. Tad šeit bija no augšas netīrs motors, un šeit šī truba šī vietā, kur ieiet turbīnā iekšā, viņa arī bija pušu, un tādējādi šeit, var teikt, sūca garām smiltis, un tā, un nebija nekas estētisks. Tātad šī truba ir uzlikta jauna, viņas tāds tiek pārdots, un tieši tā iemesla pēc acīm redzot arī tiek pārdots, ka, tu saproti, ka viņām ir tāds defekts. Tātad tecēja, tas, kas bija viss ceļā, tecēja vārstvāku blīve, to blīvi arī nomainījām, tagad jau vienreiz jau bija aizbraukusi uz laukiem, un izskatās, ka motors ir pilnībā tīrs, neko baigi mazgājuši. Tur, bišķīt nomazgājām, lai redzētu, kur tecēs un tā. Un uz doto brīdi izskatās, ka netek nekur. Nekur netek. Viss ir tātad šeit sataisīts labi. Protams, pie reizes samainījām gaisa filtru. Eļļa vēl būtu jānomaina, un eļļas filtrs tas nav taisīts, bet šādas te lietas. Vēl bija tāda problēma ar aizdedzes spolēm. Tas motors nedaudz raustījās. Un šīs te aizdedzes spoles ir tieši tādas pašas kā BMW. Arī sveces, viss, teiksim tā, BMW motors, tikai savādāk iešprices sistēma nav BMW. Un bija tā, kad šeit, teiksim, motors darbojās ar šīm te vecajām spolēm. Un tu paņem šitā bišķīt, sāk trojīt un negrib darboties, vienmēr sakot, bija slikti. Tāpēc es ieliku visas 4 jaunas spoles NGK, jo šīs te spoles bija Delphi, ķīniešu sūdi, tātad ķīniešu Delphi, un pēc pieredzes es varu pateikt, ka šiem te BMW, šis konkrēti tātad BMW var teikt. Šīs te BMW spoles Delphi ķīniešu ir pēdējais sūds, un visi sūds izņemot NGK. Tātad NGK, pieliec redz tūmā, var redzēt. NGK, ja? Šīs te NGK spoles ir vienīgās, kuras var likt, un tā kustība bija tā, ka vienkārši šeit ir slikti kontakti. Viņi vienkārši ir slikti tie kontakti un īsti nekontaktē kā vajag. Tātad visas spoles maksāja 80 eiro, 20 eiro gabalā. Tik tālu. Sveces pie reizes arī ielika jaunas vienkārši. Nebija baigi defektīgās, bet tātad šādu te lietu izdarīju motoru pusē. Un pie reizes, tātad, kā jau es teicu, izpūtējas pūta garām, apakšā nogriezām gofru, iemetinājām jaunu gofru. Nebija baigi lielais tas caurums, viņš kā 2 mm tikai bija. Ko tu gaidīs, kamēr sāks riktīgi pūst vai ko? Gofru arī samainījām. Un tātad vēl viena problēma, defekts, kas bija, kad ieslēdz parking sensors, uzreiz iemetās kļūda un nestrādā aizmugurējie parking sensori. Vienu sensoru samainīju, jo viņš bija, šeit bija tā kā trieciens pa aizmugurējo buferi, te bija ielocīts uz iekšu, un tas viens sensors bija saburzīts. Ielikām jaunu sensoru, Hellas, bet viņš arī uzrāda kļūdu, un tā kļūda ir not specified. Nav skaidrs. Es domāju, vienkārši uzliksim kaut kādu vislētāko sensoru vai kādu. Pamēģināsim vienkārši uzlikt citu sensoru. Tas jautājums varbūt atrisināsies, bet ir vēl viena kļūda. Uz vienu sensoru, tas, kurš arī bija satriecies tādā avārijā, ir kļūda, kad iet vats ir īsais uz plusu. Tātad šeit nāk divi plus un mīnus vats. Plusa vats ir kopējs visiem sensoriem, un no viena sensora, tātad šis viens no šiem te vadiem, saiet uz īso uz plusu. Tādu kļūdu uzrāda. Es nopirku arī citu štekeri, tātad sensors maksāja, man liekas, kaut kādu 20 eiro Hellas, bet tagad es pasūtīju lēto par kaut kādiem 8 eiro. Un vats joprojām to kļūdu uzrāda. Vēl es šrotā nopirku citu parkinga bloku. Es domāju, varbūt, ka tas parkinga bloks pie vainas vai kā 15 eiro maksāja pats kompis samainīja, bet kļūda ir tā pati, tā kā blokā nav vaina. Vaina ir vados. Tagad es samainīšu štekeri, domājot, ka varbūt tur ir tā vaina.
jo tie vadi vienā vietā bija saspiesti kopā, bet uz īso viņi negāja. Viņi bija saplacināti, bet, aptina ar izolēnu, viss kā vajag, nekas nemainās. Tā kā to parking sensorus turpinās taisīt, protams, var braukt bez parkingiem, bet man patīk, ka mašīna vienmēr ir kārtībā, es vienmēr sataisu visu. Un, lūk, tā tad 15 eiro un 20 eiro. Tā kā tā, tad, kad tu nopērci jaunu mašīnu, šādas te ir izmaksas, ja tu uzreiz gribi braukt. Un, protams, šeit notiek liela tīrīšana, suņu spalvas, smakas, viss tiek tīrīts, bērsts, putekļu sūcots un tā tālāk. Pārējais viss pneimo piekarīts strādā, viss jau pa laukiem izbraukājās. Kā patika mašīna, bija labi laukos? Jā, bija labi. Bet nebija tas kondicionieris? Nebija kondicionieris. Bet tagad ir kondicionieris? Jā. Tagad tu būsi priecīgi. Vēl bija tā suņu smaciņa, vai nebija jau? Ir visādi plusi un mīnusi mašīnai, nav tā, ka... Bet tā suņu smaciņa? Ir. Bet tu brauc, tu teici, ka visi teica, ka nav smaciņas. Viņi... Nejuta, viņi nebija. Teikt, kas tev tas smird. Viņi vienkārši Domāju, nav ka šitā. es smirdu. Skaidrs. Lūk, tāds pagaidām updates par Citroenu. Cik maksās, ka pārdosim? Tu jau gribi nopirkt. Tas ir 2013. gada Citroens. 1.6 benzīns, automāts. Cik maksā 2013. gada mašīna? No Nīderlandes tātad apakš nebūs sarūsējis. Te gan ir viens sāns špaktelēts. Ne šis. Aizvien parādīšu. Lūk, šeit ir milzīga kārta uzšpaktelēta un šeit viss līk. Te ir milzīga kārta. Un tas ir nošpaktelēts pavirši. Bet, man pieņemsim, tas baigi dzīvi neietekmēs. Nezinu, vai Ievai ietekmē vai nē, vēl putni apkakājuši. Un šeit ir tāds defekts. Te ir bijis, acīm redzot, kaut kad senos laikos noskrāpēts. Un tad te ir kaut kas špaktelēts. Un viņš te kaut kur zem tās špakteles var šiten, redzi, rūsē, es domāju. Nevar saprast, nē. Tā nav špaktele, tas ir vienkārši bijis saburzīts un ir iztaisnots. Jā, man sākumā likās, ka te ir norūsējis, bet nav. Tas bleķis ir vesels. Jā. Tā kā to var uzkrāsos bišķi krāsiņu un varēs braukt. Tas pagaidām viss. Tad tu saki, tu gribētu šitā Citroen glaunu nopirkt? Ko saki? Šitāds, paskaties kāds salūns iekšā. Tu šitādā iekāp. Tas ir autobūves gigants. 13. gads, benzīnieks, automāts, 200 000 nobraukums. Cik maksā 13. gada mašīna? 10 000. 10 000? Lai komentātori ieraksta komentārā, cik jāmaksā no Nīderlandes, tad nav sarūsējis. Beņķi mazliet nērti, tās malas. Malas šitās, ja sporta. Jā. Nezinu, man tīri labi patika, ka es braucu pie stūras, man nebija nekāda pretenzija. Kad sēdi, tad jā, bet kad jākāp iekšā ārā, tad tajā. Tīri iekāpt, izkāpt, evakuēties, labi. Tas pagaidām viss, ja? Peace!